Paskatīsimies, vai tu sirdī esi rasists. Tas nozīmē, ka tu spried par cilvēkiem nevis pēc viņa rakstura vai personības, bet pēc ādas krāsas. Ko jūs darītu, ja es jums teiktu, ka Jēzus nemaz neizskatījās, Jēzus Kristus no Nacaretes, kurš dzīvoja 2000 gadus atpakaļ Jeruzālēmas apgabalā? Ja es jums teiktu, ka Jēzus nemaz neizskatījās vēsturiski tā, kā viņš pārsvarā tiek attēlots. Svētbildēs, tam līdzīgās lietās, un cilvēki klanās, pazemojās šo bilžu priekšā, varbūt nepielūdzot it kā bildes, bet pielūdzot Jēzu, kur ir attēlots kāds cits cilvēks. Mēs zinām droši, ka vairumā svētbilžu, piemēram, ir attēlots kāds cits cilvēks. Jēzus tā noteikti neizskatījās. Nu, kā viņš parasti tiek attēlots? Viņš tiek attēlots kā tāds eiropietis, baltas, ādas krāsas, noguldināta ādara, varbūt sārti, vaidziņi, zilas acis, gaiši brūni vai pat gaiši mati, kupli, gari reizēm. Un mēs kādreiz aizmirstam, ka Jēzus bija jūds, viņš bija ebrejs. Viņš dzīvoja tuvajos austrumos, un viņa āriene par to liecināja. Un tas nozīmē, ka viņa āda noteikti nebija tik balta kā manējā. Viņš vai nu bija tāds gaiši brūns, bet varēja būt arī tumši brūns. Vai pat ļoti tumši brūnas ādas krāsas. Viņa acis noteikti nebija zilas, tās visdrīzāk bija tumši brūnas, kas pat sliektos uz melno pusi. Un viņa sejas komplektācija visdrīzāk arī nebija šaurs, smalks deguntiņš kā mūsdienu kaut kādam sieviešu Eiropas standartam, bet, kā jau tās kultūras dalībniekam, un man mazliet arī ir tāds deguns, un ar tos ļoti lepojos, ka viņš nav tāds smalks zīmolīts, bet, var redzēt, ka man uz sejas ir deguns. Bet kā ar matiem? Par šiem matiem cilvēki man rakstīja saistībā ar 1. korintiešiem 11. nodaļu, kur Pāvils saka, ka tas ir negods vīrietim būt gariem matiem, un visi saka, bet kā tad Jēzus? Ja jūs papētīsiet un paskatīsieties, tad jūs atklāsit, kad tas ir vispārīga zināšana, ka šis attēlojums, Jēzus attēlojums, un runājot par viņa matiem, arī tas ir kļūdīgs. Mums, protams, nekur Bībelē nav aprakstīts tieši, cik gara bija viņa mati, bet tas, ko mēs zinām droši, ir, ka viņš ģērbās, un arī viņa frizūra vai matu griezums bija atbilstoši tā laika kultūrai. Nevis tam, kā vēlāk, tur 2., 3. gadsimtā vai pat vēl vēlāk, kādi mākslinieki centušies attēlot Jēzu, kā tādu sievišķīgu, smalku vīrieti, kuru no aizmugures pat nevarētu pateikt vai atpazīt, vai tas ir vīrietis vai sieviete. Mēs zinām, ka viņš bija vīrietis. Dievs ienāca šajā pasaulē kā vīrietis, vīriešu dzimumā, un viņš izskatījās kā vīrietis. Un viņš bija ģērbies vīrišķīgi. Tā laika, un viņa matu griezums bija vīrišķīgs. Kad cilvēki pastītos uz viņu, tad viņi nedomā, vai tas ir sieviete vai vīrietis. Un ļoti bieži tajā svētbildēs tā doma ir tāda, hei, kas tas īsti ir? Kāds bija viņa matu griezums? Iespējams, ka viņam bija salīdzinoši īsi mati, varbūt garāki nekā mūsdienu, teiksim, šie īsie griezumi, kādus mēs piekopjam mūsu kultūrā. Bet tie noteikti nebija, līdz muguras vidum, ja? Jo tas būtu feminine, tas būtu sievišķīgs griezums. Iespējams, ka viņam bija tādi īsāki mati, iespējams, ka viņam pat bija tā kā jūdiem, šie skrullīši šeit sānos, drusku garāki, bet tā frizūra vai griezums būtu vidēji gari mati. Iespējams, es pieļauju, ka tie mati varētu būt arī drusku garāki, bet ne tā, kā tas tiek atspulgots. Jo tas, ko Pāvils raksta par šo, ka vīrietim nesāt garus matus vai nebūt ar apgrieztiem matiem, tas ir par negodu. Tā ir tā pati kultūra, kurā Jēzus dzīvoja. Un tā ir tā pati vide, tas pats reģions, kurā Jēzus dzīvoja. Tātad, ja Pāvils to saka viņiem, tad mums būtu jāspriež un jādomā, ka tas noteikti attiecās arī uz citām draudzēm, kas dzīvoja tajos reģionos, un ka arī Jēzus to tāpat dzīvoja.
un ievēroja, kur Pāvils saka, jo taču visu daba liecina par to, ka vīrietim būt ar apklātu galvu, tas ir negods. Ja? Tad, ja tev ir gari mati un tu izskaties sievišķīgs, tad tas ir par kaunu, tas ir negods. Jā. Un lūk, šeit ir tāds varbūt noslēdzošais jautājums vai doma šodien šajā rītā. Vai tu esi rasists, ja? Vai tev tā ir problēma, ka Dievs, kurš ienāca šajā pasaulē, lai tevi glābtu, kurš parādīja savu mīlestību, ja viņš neizskatās tieši tā, kā izskaties tu, vai kā tu sagaidītu, kā jāizskatās tavam kungam un glābējam. Jo arī jūdi pie tā piedauzījās. Viņi sagaidīja, ka Mesija nāks un uzreiz atnāks un valdīs un visus viņus atbrīvos un izmainīs to situāciju, kurā viņi atradās. Viņi gaidīja Mesiju, bet viņi nepieņēma, kāds viņš bija. Un ja nu mūsu Jēzus bija tumšs ādas krāsas, tumšiem matiem, tumšām acīm, vai tā tev ir problēma? Ja tā, pirmkārt, tu esi rasists, otrakārt, tu netici Jēzum, Kristum, un tur varbūt Dievs var izspriest tieši, cik liela tā ir problēma, bet manā skatījumā nav pilnīgi svarīgi. Tas ir pilnīgi nebūtiski, kādā krasā bija viņa āda. Pats Dievs atnāca, lai mūs glābtu, viņš atdeva savu dzīvību, viņš paņēma mūsu grēku, izcieta mūsu sodu, augšām celās 3. dienā. Un viņš dāvā grēku piedošanu, viņš salīdzina mūs ar Dievu. Un tādēļ Bībele arī mūs aicina nespriest cilvēcīgi, nespriest pēc ārienes, bet skatīties uz cilvēku sirdi. Jo mēs visi, visā pasaulē, visās malās cilvēki, dažādākās krāsās, ar dažādām acu formām un dažādos garumos un platumos. Mēs visi esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un tamdēļ esam vienlīdzīgi Dievu priekšā. Tad izskaudīsim rasismu no mūsu domāšanas, kas kulturāli vai reliģiski tas ir ievazājies mūsu sirdīs. Mīlēsim viens otru un nebūsim ģeķi, spriežot par lietām tā, kā cilvēki tās attēlo, vai cilvēki tās attēlo, vai kāds ir cilvēka interpretācijas vai pieņēmumi, bet skatīsimies uz Dieva vārdu un spriedīsim pēc tā. Esiet svētīti!